Vidusskolas augstākā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 3. daļas 16. uzdevums. Aprēķina leņķi starp vektoriem. Tīlīdz leņķis starp vektoriem mēs ejam pa taisno uz vektoru un analītiskā ģeometrija, un te mums ir vienādojums, kas sasaista kopā skalāro reizinājumu ar abu vektoru garumiem un ar leņķi starp tiem vektoriem. Tas, ko mēs darām, ir pielietojama to te formulu. Tā formula ir, ka skala vektoru skalārais reizinājums ir vienāds ar viena vektora garums reiz otra vektora garums reiz kosinus alfa. Ok, tad no sākuma mums vajag izdomāt, cik sanāk skalārais reizinājums. Tas būs tātad x koordināta vienam reiz x koordināta otram, plus y koordināta pirmajam reiz y koordināta otram. Tā 4 reiz mīnus 1. Mēs dabūjam mīnus 6, mīnus 4 ir mīnus 10. Tad mēs redzam garumu vektoram A, kas būtu x koordināta kvadrātā plus y koordināta kvadrātā, un izvalkam sakni. Tātad sanāk 4 plus 16 sakne ir 20, kvadrāts sakne no 20, 20 tas pats, kas 4 reiz 5, tātad sanāk 2 saknes no 5. Un vektora B garums būtu x koordināta kvadrātā, y koordināta kvadrātā, kvadrāts sakne 9 plus 1, kvadrāts sakne no 10. Un tad mēs šo visu saliekam iekšā šajā te vienādojumā. Tātad mums sanāk, ka mīnus 10 ir vienāds ar 2 saknes no 5 reiz sakne no 10 reiz kosinus alfa, un tas alfa ir tas, kas mums ir jāatrod. Pirmais, ko mēs uzreiz redzam, ko mēs varam izdarīt, ir saknes sareizināt. Tas sanāk sakne 5 reiz 10 ir 50, un 50 ir tas pats, kas 25 reiz 2. Kā no 25 var izvilkt sakni, tas ir 5, bet no 2 nevar izvilkt sakni. 2 reiz 5 ir 10, izdalām abas puses ar 10, mēs dabūjam mīnus 1 ir sakne no 2 kosinus x. Tad mēs izdarām tādu trīku, kur mēs samainam abas puses vietām, un izdalām ar kvadrātu sakni no 2, un mēs dabūjam, ka kosinus alfa ir vienāds ar mīnus 1 dalīts sakni no 2, un tā kā saucējā nedrīkst palikt sakne, tad mēs augšu un atpakšu pareizinām sakni no 2, un dabūjam mīnus sakni no 2 dalīts ar 2, un tad mēs ejam riņķī un atrodam, pie kādiem leņķiem kosinus ir mīnus sakne no 2 dalīts 2. Tāda kosinus ir šeit, sakne no 2 ir šeit, bet mums ir mīnus sakne no 2 dalīts 2, tāda tas būs šeit. Tad tas ir leņķis šis, vai nu leņķis šis. Jā, un mēs, protams, ņemam šo leņķi, jo vairāk pa 180 grādiem tā kā really doesn't make sense leņķis. Un tad tā kā šis ir 30, 45, 60, 90, 120, sanāk šis būs 135 grādu leņķis. Un tā arī pierakstam, tātad leņķis sanāk 135 grādi. Un uzdevums ir atrasināts.